Lai būtu veiksmīgs un neskatoties un neatkarīgi no tā, kāda vēja pūš vai ziemelis, vai rietumis, vai kāds vēl cits, un tomēr mums ir jāiet uz priekšu. Un ir dažādi biznesa principi. Un šie principi ir mani 20 gadu principi izveidojušies esot uzņēmējai Latvijā. Pirmais, kad mēs ejam uz satikšanos, vienalga uz kādu, mēs esam ļoti sagatavojušies. Jo mēs ļoti labi zinām, ka no mums vienmēr prasīs daudz vairāk pamatotāk, nekā varbūt aiziet kāds cits jaukā uzvalta kā ar kādu savādāku kaklasaiti. Šajā gadījumā mums ir jāpierāda, ka mēs to varēsim un kā mēs to atmaksāsim. Mēs zinām, ko mēs gribam. Nav tā kā stāstā jautā, cik tev kukurūzas laukam vajadzēs finansējumu, cik tev vajag pustonu, tonu, nezinu. Bet kā tad finansējumu? Varētu varbūt tonu, bet ko tu darīsi? Tad es padomāšu. Šādi mēs īpaši uzņēmējas vairs neiet tik nesagatavots un arī aptājājot bankās speciālistus, biznesa plāni ir daudz sagatavotāki, pamatotāki un pats būtiskākais zina, kā šos kredītus mazākus, lielākus arī atdos.